Viktor, Jā. kā ir ar krāsām un materiāliem? Kāda ir izvēle, vai tu vari mainīt krāsas un pielāgot, piemēram, ja tu ir mēbeles, tā kā mīkstās mēbeles vai kaut kas samīdzīgs, un tu gribi arī, lai tā izstāst? Protams, ka tu vari mainīt, protams, kad izvēle ir ļoti plaša, mēs jau tai tēmai pieskaramies, bet ātri varbūt iziesim cauri. Šeit ir dažādi lamināti, te var redzēt, ka ir gan ar kokas faktūru, ar koka rakstu, akmeņi, ir tie saucamie fantāzija dekori, viss kaut kas tāds, kas ir neists, kaut kāds varbūt atdarina kaut kādu citu materiālu. Laminātiem palete ir ļoti plaša. Ir arī vienkrāsa, ļoti daudz dažādu. Šeit mēs redzam akrīlus. Katrs akrīls ir pieejams gan matēts, gan glancēts. Tā kā tādi varianti. Te ir visādi krāsoti varianti, tā kā krāsotas fasādes ar dažādiem frezējumiem. Var kaut kādu tādu minimālo frezējumu, var tādu pildiņu imitāciju. Šāds variants tagad ir ļoti tāds pieprasīts un